Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nostājies Dieva pusē. Šodienas rakstu vieta. Un notika, kad Jozuā bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis un redzi, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens. Un Jozuā gāja pie viņu un jautāja: vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet tas sacīja: nē, bet es esmu tagad nācis, tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozuā metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza, un viņam sacīja: ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Jozuā 5. nodaļa, 13. un 14. pants. Šodienas pārdomas. Jozuā, vadot Dieva tautu, bija nonācis pie Jērikas, pilsētas, kuru ieskāva augsti mūri. Dievs bija apsolījis dot viņiem šo pilsētu, taču cilvēcīgi skatoties, Dieva tautai nebija nekādu cerību ieņemt šo pilsētu. Tieši šajā brīdī Dievs atsūtīja tā kunga karaspēka virspavēlnieku. Kad Jozuā viņam jautāja, kurā pusē tu esi, atbilde bija neparasta. Patiesībā tā atklāja, ka Dievs nepalīdz kādai tautai tāpēc, ka tā saucās pēc viņa vārda, bet gan palīdz tāpēc, ka tauta nostājas Dieva pusē. Šobrīd visa pasaule iet cauri notikumiem, kuros mums katram ir iespēja izdarīt savu izvēli. Un nedomā, ka notiekošais Dievam ir pārsteigums. Tieši tagad viņš savā tautā veido jaunu kustību, un tu esi aicināts būt par tās daļu. Šī kustība ietekmēs visu pasauli un gūs uzvaras, kuras daudziem šķiet neiespējamas. Izvēlies nostāties Dieva pusē. Šodienas lūkšana. Tēvs, es izvēlos nostāties tavā pusē. Es pielūdzu tevi un ieklausos tavos norādījumos. Paldies, ka tu esi apsolījis šajās dienās likt tavai gaismai atspīdēt visā pasaulē īpašā veidā. Patiesi, mēs bez tevis to nespētu. Tāpēc tev vienam slāva, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen.